Pirmā pavasara nedēļa Baltijas biržās dominēja optimisma noskaņas. Kāpuma līderus bija Talline un Rīgas biržas, kuru indeksa nedēļas laika pielika 6,6% un 5,5% attiecīgi. Pašmāju biržas aktivitātes līderi bija Olenfarm un Latvijas kuģniecības akcijas. Latvijas kuģniecībai, kura iepriekšējā piekdiena būtiski zaudēja, pagājušā nedēļa cena stabilizējas, nedaudz pielika un rezultāta pabeidzās nedaudz virs 40 centīmiem. Olenfarm pagājušā nedēļas sākumā publicēja labākus nekā tirgus dalībnieki bija gaidījuši atskaiti, kā rezultātā tirgu dominēja spekulatīvi darījumi un cenas svārsties 12% robežās. Igaunijas tirgu ļoti interesanti izskanēja autolīvu atpirkšanas piedāvājums Normas akcijām pa cenu 5,90 eiro. Kā rezultātā akcijas cena pietuvinājās atpirkšanas cenai un nedēļas laika pielika vairāk kā 26%. Pirmdienas vakarā un otrdienas vakarā savus februāra rezultātus publicēja Baltijas apģērbu mazumtirgotāji, līdz ar to norādot uz patērētāju tendencēm reģionā. Lietuvas Aprangaj, kas arī ir Baltijas lielākais apģērbu mazumtirgotājs, februāra apgrozījums saruka par 12,5% salīdzinot ar pērno gadu. Savukārt Baltikai, jeb Igaunijas kompānijas, pa 20%. Spriežot pēc līdz šim brīdim publicētiem Baltika rezultātiem, var prognozēt, ka pirmais ceturksnis būs noslēgts ar būtiskiem zaudējumiem, kas varētu ietekmēt kompānijas turpmāko darbību. Līdz ar to reakcija uz Baltikas paziņotiem rezultātiem bija it īpaši negatīva, ka rezultātā akcijas cena nedēļas laika zaudēja vairāk kā 10%.